Tas bija ļoti interesants stāsts. Man tēvs savā laikā bija nopircis kinokameru. Es biju kādā 9. klasē, un es vienu dienu atradu, un tēvs tā kā mazliet tā kā viņi bija atstājis tādā redzamā vietā, nezinu, speciāli vai nespeciāli. Un es biju paņēmu uz skolu, nofilmēju savus klases biedrus, un tad, kad bija attīstījis filmiņu, bija vecrīgā Kalējielā, bija filmu tīstītavu, es ieguvu ļoti tādu interesantu materiālu, protams, nekoptīju un tā tālāk. Bet tad es vienu dienu aiznesu uz klases vakaru, un es redzēju, ar kādu kaifu klases biedri skatās pašu uz sevi, jo cilvēks, kas vairāk pasaulē mīl sevi. Un es no tās maģijas, es sevi prātā, un tad es jau sāku vairāk filmus filmēt un tā. Un visinteresantākais vienmēr man ir bijis, nevis varbūt, kas notiek uz ekrāna, bet varbūt tā reflekcija, kā cilvēks skatās to, kas notiek uz ekrāna. Tas ir ļoti interesanti. Zini, es tev teikšu, viss viens, kāzas vai bēres. Muzikanti vienmēr ir cieņā. Uz tavu atgriešanos, Jaicīt.